Viena problēma augstiem zvaniem ir tāda, ka viņš sākās un tev nav saprašanas, ko viņš tev piedāvās, cik ilgi tā saruna ies, ja? Un tur tāds ir kā jau bišķi skrejienā, un tur viņi atkal turpina uzdot jautājumus, ja? Nu, cik ilgi šitas būs, nu tāds, nu, jā, mums viss kārtībā, jā, zin, tā saspīlētība ir. Šis te, tās 29 sekundes mums uzreiz viņam ievieš skaidrību, kas būs, kas zvana un kas notiks, viņam ir skaidrs, ok, 29 sekundes nav problēma, ja? Ir skaidrība par to, kādi nākamie soļi. Un tas ir ļoti svarīgi arī augstie zvanā, kad viņam ir, nav jāmin un nav jādomā, kas tad būs tālāk, ja? Tur mūdīt par mežiņu zvanu, ja? Varbūt mūdītē tās 29 sekundes uzsvārās, tur kas par sekundēm, ja? Tur atkal skatāmies, tur jāstāsta pēc citu, ja tur jūs jūtat, ka pretī ir tāds tiešām pensionārs, ja? Tur bišķi novienkāršojumi, ja? Par mežiņu mūdīt, par mežiņu, ja? No serijas. Nevajag tur tā, es esmu zvanījis tādiem vecākiem, teicu par tām sekundēm, ko? Kas par ko jūs tur sakat, neko nesaprot? Saka, labi, es zvanu par mežu, ja? Serijas, tur tāds. Tas arī jājūt ir, ja? Pārdošana vispār daudz ir uz jūšanu. Ja? Jums ir jājūt tas laukums, kā saka. Jums jājūt, ko var teikt, ko nevar, ko katram.